1. jūnijā Skrundas novadā jāievēl 15 deputāti. Tomēr arī Skrundas novads ir ierindojies to skaitā, kur deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņš ir pagarināts. Pavisam cita aina bija iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās, tad uz 15 deputātu vietām kandidēja 77 pretendenti no 5 sarakstiem. Šoreiz 18 no 1. Vienas saraksts īstenībā uz mazu novadu nebūtu nekas slikts, ja vien tas saraksts būtu vismaz reiz 3 garāks. Ja tur būtu cilvēki 50 tajā sarakstā, tad katrs novada vēlētājs varētu iet un izsvītrot tos, kuri viņam nepatīk, plusiņus pielikt tiem, kuri viņam patīk. Un beigās mēs tīri demokrātiskā veidā, kā tādā visas tautas sapulcē, būtu ievēlējuši savus aktīvākos, labākos priekšstāvus. Dzintars Strauds, kurš pagājušajās vēlēšanās bija kandidātu sarakstā, arī piebilst, ka daudz laika aizņem tiešais darbs, tāpēc nevarētu pilnvērtīgi nodoties deputātu pienākumiem. Savi iemesli ir nevienam aktīvam Skrundas novada iedzīvotājiem, kas savulaik ir kandidējuši uz domi. Kad tu esi tajā procesā iekšā, tu saproti, cik tas ir smagi, jo, diemžēl, no malas cilvēki bieži par tevi meklē nevis labākās īpašības, kas tev piemīt, bet pēkšņi izrok kaut kādas negatīvas īpašības. Tāpēc, ka kādam vajadzēja veidot šīs politiskās intrigas, un man tas kaut kā nelikās pieņemam. Tā nav godīga spēle, ka var arī godīgākajiem līdzekļiem spēlēt. Es domāju, ka es varu vairāk iespaidot, sacelt kādu troksnīti, nebūdams deputāts, jo tas man ir brīvas rokas. Es esmu savu laiku, savu domu, pats sev kungs un vagars. Lielākā daļa no šā brīža deputātiem kandidē atkārtot Skrundas novaddomes priekšsēdētājs Nellijas Klēnbergas veidotajā sarakstā. Daži atteikušies no kandidēšanas, jo ir domas darbinieki. Skrundas novada vēlēšanas komisijā gan atzīst, ka šejienes iedzīvotājiem tomēr nebūs jāizvēlas tikai no viena saraksta. Mēs redzam savās programmās, ka viens jau ir aktivizējies, bet nav paspējis iesniegt. Līdz ar to mums ir zināms, ka būs vēl viens saraksts. Es ceru, ka 10 dienu laikā vēl kāds trešais radīsies. Tikai viens saraksts uz vēlēšanām iesniegts ir vēl 6 novados. Pieteikšanās termiņš pagarināts līdz 2. maijam. Ieva Benefeld, Lelāns Perševics, Skrundas televīzija.